Kaut kur šeit, aiz šīm netīrumu kaudzēm, esot dzelzceļa stacija. Tūlīt pārbaudīsim. Šeit nedrīkst iet iekšā, iesim kaut kur citur. Patiesi, šobrīd dzelzceļa stacija izskatās vairāk pēc dzelzceļa stacijas kā kādreiz. Vismaz ir redzams, kas kur kad, no kurienes attiek. Biļešu kases. Ejam kaut kur, ražots Latvijā, ļoti jauki, kafija labi ekoloģiski audzēta, Latvijas mežos. Mērce esam tik labi kopā, Narvesens, jā, un reku ir biļešu kases. Tikai visas ir ciet. Vai tiešām visas ciet? No rīta. Vai! Veselas 8. Nu, meklēsim kādu, kas ir atvērta. Jā, izskatās, ka 6. kase ir atvērta. Tiešām. Interesanti. Uz 10 vilcieniem 8 kases. Slavenie vilcieni, kas iet uz Viļņu un Tallinu attiecīgi par stundu vai 2 stundām ilgāk nekā aizbraukt ar autobusu. Un cena arī ir dārgāka kā autobusu biļete. Liedzins, ka šeit vairāk ir pircēju nekā braucēju. Kur šeit ir arī lifts uz 2. stāvu. Izmēģināsim, kā tas ir, pacelties uz peronu ar liftu. Reku viņš ir, nospiežam podziņu un sagaidam. Arī šeit lifts vispirms ir paredzēts kafejnīcu un veikalu apmeklējumam. Un tad, ja nu izlēmiet braukt kaut kur, nu tad mēs izējam uz peronu. Tā šobrīd izskatās stacija. Kā mēs zinām, mums svarīgākais bija uzbūvēt staciju, nevis dzelzceļa sliedes līdz robežai. Tāpēc visu naudu esam ielikuši šeit. Un tad domāsim, kā aizņemties, lai būvētu arī ceļus. Pienāk mūsu veterāns no Daugavpils, un tad viņš dosies turpat arī atpakaļ. Jāsaka, atzīstam, izbūvēti augstie peroni un ir vieglāk iekāpt vilcienā. Līdz ar to šī kundze iespējams daudz vieglāk. Nu, nav gan vieglāk, jo šis ir vecais vilciens. Mēs iekāpsim ir ļoti sarežģīti. Labrīt! Esmu vilcienā, visdrošākajā vietā, blakus policijai.